Šajā video tiks demonstrēta nažotā finiera griešana un savilkšana ar kaulu līmes finieru lentu. Tātad šajā demonstrācijā tiks izmantots sapelī našfinieris, sarkankoks. Našfinieru griešanai tiek izmantot parastie intersijas naži vai arī speciālie finieru naži, tā saucamie, ar tādiem maziem zobiņiem. Šie vairāk ir lietojami tātad našfiniera garamvirzienā, šķiedras garamvirzienā, var arī, protams, šķērsvirzienā. Savukārt labāk griešanai šķērsvirzienā ir šie te parastie nazīši, kas forši griež šķiedri. Protams, var arī šos nažus izmantot garam šķiedrai, tikai ne tik kvalitatīvs griežums ir. Var griešanai izmantot tātad metāla lineālus, taču tādas koka līstis vai šajā gadījumā saplākšņa paraugs vairāk ir šī te stabilitāte, viņš nenoslīd, lielāka verze ir koks pret koku, līdz ar to ir arī vieglāk griezt. Un tātad kā griešana notiek? Šis te garās malas našfinieru loksnēm jau ir iepriekš sagatavotas uz taisnošanas garam freizmašīnu, līdz ar to šīs malas netiks grieztas. Savukārt, piemēram, var piegriezt tātad vajadzīgā garumā našfinieri, liekot virsū šo saplākšanu sagatavu. Griezieniem ir jābūt visai kontrolētiem un bez lieka spēka. Tad tas pirmais grieziens ir nedaudz vājāks, lai neaiziet pa šķiedru šis te nazis. Otrais jau varbūt nedaudz stiprāk uzspiest, un trešais jau var pavisam stipri. Protams, var griezt līdz našfinieris tātad atdalās savā starpā, taču ir iespējams arī viņu reizēm pārlaust šādā veidā, ietaupot arī laiku, un tātad ātrāk sagatavot našfinieru līmēšanai. Šajā gadījumā vajadzīgais garums jau ir piegriezts detaļai. Mēs tātad atrodam to dekoratīvo šķiedru, kā mēs gribam līmēt šo te valagu kopā, jeb kreklu. Šī ir speciāla tātad lenta finierēšanai, kuru nedaudz ir jāpamērcē tātad ūdenī. Šajā variantā ir tātad plasmas pudele pārgriezt un iekšā ielikt porcelāna gabaliņi, kur ir samitrināti ar ūdeni. Un tātad šādā veidā mēs mitrinām kaulu līmes finieru lentu. Nevajag ne pa daudz, ne pa maz šo te ūdeni uzklāt. Un tātad liekam virsū uz šīs te līmes šuvis. Pārāk biežā kārtā nevajadzētu likt šo te lentu, jo ūdenim izgarojot un kaulu līmē izžūstot, šī te lenta tā kā savalk kopā pašu našfinieru šuvi un tātad izveido vēl blīvāk šo te savienojumu. Un ja pārāk bieži liek šo lentu, našfinieru savalkot, viņam našfinierim izveidojās šāda te kā pārēja, tā kā trepīte, vizuāli uzzīmējot, tas izskatās šādi, tātad našfiniera viena daļa, našfiniera otra daļa, un ja mēs uzliekam pārāk daudz šo te finieru lentu, tad ir tendence šādi te tam našfinierim arī uzraukt tādu kantīgu bukti, un pēc tam jau līmējot, tur rodas problēmas, defekti. Un tātad šādi izskatās savilktais nažotais finieris, tātad palaks, krekls, un aizpildot tālāk ir gatavs finierēšanai, tādai detaļai, plātuma materiālam vai kā savādāk.